Jā, nu tā mums te ir tāda puišu štēle, jā. Mēs veidojam savu puišu skolu, un te mums ir tāds divdiennieks, jā, bet martā mēs taisīsim nedēļas pasākumu. Mēs vingrojām, taisījām elpošanas vingrinājumus un meditāciju. Praktiski mēs mācījāmies atbrīvot prātu no domām un koncentrēties uz skaņām. Nākamais līmenis jau būs, ka mēs mācīsimies savas skaņas apzināt, jā, A, E, O, jā. Tad mēs viņas liksim kopā un jau dainu dziesmiņas dziedāsim, jā, bet lai dziedātu ar tādu dziļumu, jā, vispirms ir jāiemācās elpot, vispirms ir jāiemācās atbrīvot prātu no domām un koncentrēties vienā punktā un tā tālāk, jā. Tā, ka šodien tīri labs sākums. Puiši jau bija pa nakti palikuši šeit un tā, kad šodien mēs iesim slēpot, mēs iesim varbūt arī peldēt uz basēnu un viss turpināsies arī rītā. Šovakar vēl paliks šeit pa nakti un rītā mēs turpināsim. Uzmanību. Jā. Puļķītis, ka ir. Gatavību. Starts. Tā, samēsties pusēm. Vēl vienreiz. Tagad tu man. Trapī, reāli. Tagad tu man. Mēs atbraucām uz Fišera trasīti un mēram zābaciņus. Un pēc tam dosimies trasītē. Ziniet, mums man traucē. Tā, nu šie trasē aizlaidas, skatās. Uzreiz jau, kā saka. Šitā grīdi? Ok, labi. Te? Nē, aizbrauc tur, es paņemšu tavu džemperu. Nestāv uz sliedītēm, laid garām. Nevaru. Baigi grūti. Turpin. Tā šitā tēpri vajadzēs labāk braukt. Jā, braucies pa apli, jā, lai nav kaunālam lejā. Kā jūties? Karsti. Tad varbūt jāvar nostilps, ne? Viss nosvīdz. Tad vēl nostil lielajās. Rokas slapjas. Tad jāvelk nost biezā, jā? Nereāli grūti, nereāli ātri nogurst. Austris gribēja kakao tagad, jā? Valtā rieks šokolādi. Sorry. Un kā bija? Nervu kutinoši un ļoti grūti. Tu esi nelaimīgs? Esmu laimīgs. Labi. Tā naudiņa aizslīd visās trasītēs un šokolādītēs. Jums parādīs slēpotāju vingrinājumus dažus. Rād, droši. Vilkām šitā, tad būs ar vietli, ar otru roku arī. Uz laikmēki noturēt, tad uz kādām 30 sekundēm, tad šitā tur nākumos. Mums ir vajadzīga vispārējā fiziskā sagatavotība. Jāattīst ir ne tikai fiziskā, bet arī mentālā, emocionālā, garīgā. Tātad te ir diezgan sarežģīti, jo tas smilšakmens slīd, jā. Pamēģināsim. Svars ir jādod uz priekšu un ar roku ir jāatbalstās kaut kur. Aiziet.
Uz tricepsiem un bicepsiem paņemsim. Šis būs uz tricepsiem vingrinājums. Šeit ir jāuzmanās, jo ir sniegs slidens ir uz tā bērza. Un atpakaļ. Nu, ja kritīsiet, tad ūdenī, bet nekas traks, top uz mašīnu. Ar meža kaut kādu lielo lopu. Mājas bies piens, es jau piedāvāju. Ļoti vienkārši.